Svarīgi ir zināt, šajā konstrukcijā un tehnoloģijā mēs neizmantojam ne tvaika izolāciju, ne vēja membrānas. Kādēļ? Kā jau iepriekš minēju, mēs paredzam šo tehnoloģiju cilvēkam un dabai draudzīgi. Mēs neveidojam siltumnīcas efektu un mums nav tas pārlieku lielais blīvums telpā. Līdz ar ko mums būtu nepieciešams svaigs gaiss kaut kā piegādāt. Šajā gadījumā mūsu materiāli ir visi organiskie. Kā viens no tiem, kā jau minēju, kokšķiedes plāksne, kas ir ražota slēpjā tehnoloģijā bez līmes saistvielām, līdz ar ko viņai nav nepieciešams pasargāt no ārējās un iekšējās vides ietekmes. Tālāk mums ir arī kokšķiede no iekšpuses un veidojās tukšuma kabata karkasā, kas tiek iepūsta ar ekovati, bet ar augstu blīvumu. Līdz ar ko nodrošināt augsto blīvumu iestrādes procesā mums vairs neveidojās nākotnē sakrišanas kabatas vai citas kaut kādas niansītas. Tiešākais piemērs dabā parasti ir salīdzinām, kas izmirks ātrāk, tolts papīrs vai bieza grāmata. Līdz ar ko šajā gadījumā kā gala apdare arī nāks māla apmetums. Ar māla apmetumu palīdzību mēs izveidosim unikālu telpas mikroklimatu un tajā pašā laikā mēs noturēsim ziemas apstākļos patīkamu siltumu.